Mainās laiki, mainās vajadzības, iekārta un uztvere, un cilvēks ir tas, kurš šīs pārmaiņas veido un nodod tālāk nākotnē. Nevelti ir teiciens, nav tagadne bez pagātnes, nav nākotne bez tagadnes. Lai apzinātos vērtības, kas ir mums apkārt, kā tās veidojušās un kā mēs tās varam nodot tālāk, jau 2. gadu Valmieras bibliotēka aicināja bērnus un jauniešus iepazīt savas dzimtas stāstus. Kara laikā visa pilsēta bija nodegusi, no vienas baznīcas līdz otrai. Bija tikai drupas. Visu pedagoģiskā skolas laiku, no 1. līdz 4. kursam, mums bija jāiet vākt pilsētas drupas. Darbs notika pēc stundām, un tas bija obligāts stundas, beidzās ap 14, 15. Pēc tam 3 stundas bija jāstrādā drupu vākšanā. Par laiku pirms daudziem gadiem Artis Jančevskis, ko vairāk uzzināja sarunājoties ar Valmieras 5. vidusskolas, tolaik pedagoģiskās skolas, no jau pensijā devušos skolotāju Martu Kļaviņu. Atmiņas stāstos dalījušās arī skolotāja Sanita Apsīta un Inga Eicāne. Artis stāst, ka tas bijis kā ceļojums laikā, un konkurss Manas dzimtas stāsti par Valmieru ir devis nevienu patiesu gandarījumu, bet arī citu skatījumu uz lietām, kas ir mums apkārt. Tās drupas, viss, kas dega, ka viņiem bija jāiet fizisks darbs, strādāt pēc skolas, ka jāvāc tās drupas, tas bija unikāls. Vispār apbrīnoju tos cilvēkus. Jā, un par savu skolu ļoti, ļoti daudz. Un es arī pēc šī darba arī eju pa skolu un skatos. Es skatos pētu kliņus, jo viņi visi durvis ir saglabājušās. Tikai, protams, pārkrāsots un sienas viss ir palikuši gaiteņi. Tikai klases ir dažas uzlabotas. Ar Arti atmiņās kopā kavējās viņa mamma Iveta Jančevska, un šie dzīves stāsti gulsies ne tikai Valmieras bibliotēkas plauktos, ar kuriem ik viens varēs iepazīties, bet arī vietā, kur tie atrasti Valmieras 5. vidusskolā. Tas viss tāds aizsākums to, ka es skolā pati vadu skolas avīzi, medus mājas, un izdomājām, taisīsim tādu lielu grāmatu visa gada garumā par mūsu skolas skolotājiem, absolventiem, un lai viņi katrs stāsta par skolu, un līdz ar to arī par, tā, kad mēs uzzinājām, ka šis konkurss top, tad pievienojam tā kā klāt arī par Valmieru. Protams, pats par sevi saprotams, ka viņi visi ir arī valmierieši. Un tad šos jautājumus kopīgi domājam tā, lai atspoguļojās skolas vēsturi un atspoguļojās arī pilsētas. Un tad es ievadams atcerēju pats pasaku. Viņai nav nosaukums. Reiz kādā rudens vakarā Gariņš pedāls ar saviem 3 vecākajiem brāļiem sprieda, ka ir jau pietiekami pieauguši, lai dotos prom no vecākiem. Tas bija no Martiņas stāstījuma, kad viņa stāstīja, kad viņa ir mācījusies, kad jau vēl arī komercskolas audzēkņi tur ir mācījušies. Un tajā laikā tad komercskolas audzēkņi viņas tā kā ir saukuši par pedāļiem, ja, tos pedagoģiskās skolas audzēkņus. Un tad mēs tā domājam, Artis teica, kādu vārdu? Viņam jādaliek vārds tam Gariņam. Kā viņš sauks? Viņš nevar būt tikai Gariņš. Un tad es viņam to ideju pasviet. Teicu, saka, jau tāds pedāļi, lai tad viņš arī ejiet tajā vēsturē, ka tas ir Gariņš pedāls. Skola izceļas ar savu sirsnību un mīļumu. Tās gars skolā ir no pedagoģiskās skolas laikiem, un tās ir palicis līdz šai dienai. Valmieru un kā tā veidojusies, tuvāk iepazina arī Valmieras Viestura vidusskolas skolniece Lāsma. Tāpat kā citi konkursa dalībnieki, arī viņa dzīves atkal padarīja vēl līdz šim sev un nav šaubu daudziem no mums nezināmus faktus. Savas dzimtas stāstu Lāsma veidoja no sava vecstāva atmiņām. Viņš atnāca dzīvot uz Valmieru 60. gadu beigās. Viņš atceras, ka tā nebija nemaz tik liela kā tagad. Un ka vēl daudzas lielās daudzdzīvokļu mājas, bez kurām pašlaik mēs nevaram iedomāties Valmieru, tad vēl nebija. Un ka viņš atnāca dzīvot tā kā tikko uzceltās mājās. Un pēc tam vēl nāca vēl tās 9 stāvu mājas un citas tautstāvu mājas. Tā kā nebija nemaz tik augsta tā Valmiera. Es rakstīju tā kā vairāk par viņu darbu, ko viņš ir darījis Valmieras labā. 80. gadās viens no lielākajiem, kā Opis atceras, interesantākajiem un sarežģītākajiem objektiem, kur krietni nācies palauzīt galvu, ir Valmieras apveceļa būve 9,4 km garumā. Viņa vadībā ir būvēti vai atjaunot tādu lielu objektu, kā piemēram tilts pār Gaujai pie Murjāņiem, tilts pār Rūļņu Augšēnos, 2 kājnieku tilti pār Rātspīti Valmierā, autoceļš Valmiera Rūjiena. Es domāju, tas ir
Samērā ļoti liels darbs ielikts tā kā Valmieras labā. Ideja par dzimta stāstu veidošanu Valmieras bibliotēkai radās, atzīmējot grāmatas Valmieras puikas autora Pāvila Rozīša 120. jubileju. Pāvils Rozīšs šo darbu uzrakstīja tad, kad viņam tie notikumi ir tad, kad viņam ir 16 gadi, un viņš šo darbu sarakstīja pēc 30 gadiem. Un tad mēs ar bērniem, ar jauniešiem, šis pasākums notika kopā ar Vidzemes augstskolu, runājām par to, ka īstenībā mums katram ir savs stāsts, un vecākiem un vecvecākiem ir savs stāsts par Valmieru. Un īstenībā šie stāsti pazūd, viņi nekur nepaliek pierakstīti. Un tad dzima šī ideja aicināt bērnus ar vecākiem katram atcerēties, parunāties vakarā un mēģināt atrast interesantus notikumus. Man liekas interesanti tas, ka mēs, tad, kad kādu lielu celtni ceļ, bieži vien ieliek vēstījumu nākošajām paaudzēm. Un es domāju, ka bibliotekā varētu neko nenorakt, bet aicināt valmieriešus rakstīt par notikumiem viņu dzīvē. Šie stāsti būtu nemazāk interesanti lasīt arī pēc 100 gadiem tiem cilvēkiem, kur dzīvos Valmierā. Jāpiemina, ka līdzās atmiņu vērtībām svarīgs ir vēl kāds ieguvums – saruna. Saruna ar saviem tuvākajiem, kas nerad šajā steidzīgajā laikā bērniem ar viņu vecākiem vai vecvecākiem iet secen. Turklāt apvienojot dzīvu stāstījumus ar grāmatās sarakstīto, rodas pavisam cits skatījums un emocijas. Un par grāmatu lasīšanu jau turpmākajās minūtēs. Mūsdienu pasaule kļuvusi neiedomājama bez interneta, un šajā datorizētajā laikmetā no vienas puses cilvēks iegūst jaunas, labas lietas, bet tajā pašā laikā pamazām zaudē arī gadsimtu garumā koptas vērtības. Un viena no tām ir grāmatu lasīšana, taču Valmieras bibliotēka un tās apmeklētāji apliecina, ka šīs lietas arī mūsdienās var veiksmīgi apvienot. Šogad bibliotēka svin jau 20. jubileju savam rīkotajam konkursam Mana grāmatu karaliene, kas ik gadu aicina gan bērnus, gan jauniešus pievērsties ciešā grāmatu lasīšanai. Šogad konkursam tika iesūtīti 100 atziņu un atsauksmju darbi par 87 dažādām grāmatām. Meitene raksta iedziļinoties grāmatas saturā, es grimstu kā bagātības salā, kur neviens nedod naudu vai mantu, bet palīdz attīstīt sirdi un prātu, kas atver spēju ikdienas reālajā dzīvē darīt labus darbus, teikt patiesus vārdus un labprātīgi palīdzēt citiem. Tā raksta Marita Irba no Rencēna pamatskolas. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad par grāmatu karalieni tika atzīta viena grāmata, šoreiz par goda jubilejai grāmatu karalienes tituls tika piešķirts visām bērnu izlasītajām grāmatām. Ingūnas Bauers kļūdas labojums. Kāpēc tieši šī grāmata? Es viņu lasīju tāpēc, ka man arī šogad bija 6. klases ieskaita mutvārdā, un es viņu arī tur skaitīju. Ko guvi no tās grāmatas, kādas atziņas, kas tev labāk patika? Ka ik viens vēlas būt mīlēts un viņš vēlas būt ģimenē. Enīta Blaitona 2. klases Melorija torņos. Un tas bija stāsts par 2 meitenēm, labākajām draudzenēm, kas dzīvo Melorija torņos. Un viņām ir arī citas draudzenes, bet atklājās, ka viena ir zagla un viņas piedeva tai meitenei, kur bija zagla. Bērni stāst, ka grāmatas rada jaunu iztēles pasauli, kurā ik viens var atrast sev vērtīgas, dzīvē noderīgas atziņas. Es izrakstīju pa pīlēnu Timu. Man vienkārši tā grāmata patīk, tāpēc, ka mans mīļākais dzīvnieks ir pīle. Man patīk pīlītes, viņas tīpaši tās dzeltenās. Ko tu guvi no šīs grāmatas? Kādas atziņas? Es guvu, ka citiem var izpalīdzēt. Tur jau it kā bija stāstīts, ka tur iestūķēja kaķi maisā, un tad viņi iemeta jūrā, un tas pīlēns Tims viņu izglāba, un tā es arī iemācījos, ka vajag citiem izpalīdzēt. Brāļu Grimu grāmata. Pasaka bija par pelnu šķīti, un no viņas var mācīties, kad, ja tu citu apbižosi, tad tev var arī tāpat būt. Es rakstīju par Smaragdu pilsētas būrvi. Tā ir teoretiski no manām līdz šim lasītajām, tā ir otra mīļākā mana grāmata.
Man viņa ļoti patika. Ko viņa no grāmatas? Ka vajag, ka citiem ir jāpalīdz, un ja tu citiem palīdzēsi, tad beigās prieku dabūs arī pats. Es ieteiktu tomēr saņemties un izlasīt kādu grāmatu, un es domāju, ja tu izlasīsi, tad tev viņa liksies interesanta, un tad gribēsies vēl lasīt kaut ko interesantu, un tad vēl un vēl, un tā aizvien interesantāk paliks. Mazo lasītāju teiktajam piekrīt arī dzēnieks Uldis Auseklis, kurš bija pasākuma viesis. Viņa prāt grāmatu lasīšana kā vērtība nav zudus pavisam, ir tikai jāpiet laikam, lai cilvēks pie tās atkal atgrieztos. Bibliotēkas, nerunāsim par Valmieru, nerunāsim par Cēsīm, nerunāsim par Madonu, daudzām citām Kurzemes bibliotēkām. Viņi dara ārkārtīgi lielu darbu, ārkārtīgi. Viņi, kā sakot, visu ziedo, lai tikai bērni lasītu. Un par to ir pateicīgi gan viņa vecāki, gan izdevēji pirmām kārtām, ka viņa grāmatas kaut kā iet tautā. Bet internets tomēr dara savu. Un lasītāji kļūst mazāk. To mēs nenolieksim. Kā saglabāt šīs vērtības? Domāju, ka nav ko uztraukties. Vajag ļaut, lai mierīgi tas notiek, viss mierīgi. Viss šeit dabā ir līdzsvarā. Brīdi nelasīs, paši meklēs grāmatas pēc laika. Jo dzīve nepārtraukt saplis. It kā noiet viena vērtība malā, bet pēc laika tā ir vēl lielāka vērtība nekā bijusi. Tāpēc es tā raugos mierīgi uz to visu procesu. Lai uzrunātu savus lasītājus un veicinātu viņu radošo domāšanu, savās grāmatās Uldis Auseklis iekļauj dažādus spēļu elementus. Un to varēja vērot arī Valmieras pamatskolas skolēnu iestudējumā par vienu no galvenajiem Ulda Ausekļa dzeļoju varoņiem – Runci Franci. Kur tad tik ilgi tu biji, Franci, Franci mana? Tepat vien aizcelīts pļaviņā. Kur tad tu meklēji aizcelīts pļaviņā? Meklēju, saknīti, nipru un stipru. Ziniet, ko gūst no grāmatām? Bērns gūst ne tikai informāciju, bet viņš sajūtas un dažādas asociācijas gūst. Jo no kā cilvēka izglītība sastāv? No asociācijām, ka viņš var orientēties dažādas negaidītas lietas, sabīdīt kopā un radoši visam lietām paskatīties. Ja nav šo asociāciju, nav šo izziņas iekšā, tad viņam tas nesanāk. Un līdz ar to cilvēks nav tik radošs vairs. Viņš dara visu perfekti, labi, bet nav tās radošās zirksts. Nav tā piegājiena jaunatklāsmes, kas vajadzīgs pašlaik ļoti. Ir tīpaši vajadzīgs biznesā, ir tīpaši ekonomikā pašlaik. Kāpēc te buksē ekonomika? Varbūt, ka nav izlasījuši pietiekami daudz grāmatas savā laikā. Pasaku grāmatas pat veicina biznesa domāšanu. Lai izlasa šīs grāmatas, tās arī veicinās. Jo grāmata ir vērtība pati par sevi. Un internetā viena nelaime tā, ka tur ir tā informācija ļoti izklaidus. Tās informācija ir ļoti pavirša. Tur ir ļoti daudz neprecīzu faktu. Nerunāsim par atsauksmēm. Tās ir pilnīgi galām. Un līdz ar to nesakārto cilvēku, jo grāmatas sakārto cilvēku. Aicinot bērnus lasīt un būt tikpat radošiem, katrs dāvinājumā par dalību konkursā saņēma grāmatu Karalienes pirmā šķiras ordeni un arī īpašu fantāzijas un izdomas veicinošu zīmuli, ar kuru turpmāk rakstīt savas atziņas un pārdomas par izlasīto. Šogad īpaši izceļās iesūtītie darbi ar to, ka viņi ir vizuāli ļoti krāšņi, ļoti skaisti. Ceru, ka turpmāk saglabāsies šie skaistie darbi, bet ka nepazudīs saturiskais.